Sveiki visiem! Šodien nofilmēšu tādu īstu pārgājienu, atpūtu mežā. Varbūt sanāks atrast kādu ēdamu augu arī, vai kādu citu lietiņu. Un šodien tāpat vienkārši mēģināšu atpūsties, parādīšu, kā uztaisīt lāpu, kas tā kā riktīgi ilgi var degt. Un kopumā kaut kādas lietas par tur uguns uzsākšanu un kādu izdzīvošanu. Ceru, ka jums patiks, jauks skatīšanos. Es jau nekas atvainojos uzreiz par kodām sprādzienu vai šāvienu skaņām, jo diezgan netālu ir Ādažu poligons. Es, protams, neatrodos viņa teritorijā, bet, tos sprādzienus var dzirdēt pa lielam gabalam. Viena lieta, ko noteikti atcerieties vienmēr pārgājienos, ir, ka, ja sāk palikt karsti, un jūs jūt, ka jūs svīdīsiet, tad novelkat iekšējo kārtu nost un atstājiet rekur augšējo kārtu, jo tas tieši varbūt neliekas loģiski, bet tas tieši palīdzēs saglabāt to siltumu, jo pēc tam, piemēram, kad jūs sasvīdīsiet un apstāsties kaut kur, tad to sviedru dēļ paliks ļoti augsti. Apstākļi šodien tādi diezgan mitri. Vakar bija lietus, un tāpēc man vajadzēs tā riktīgāk pacensties uzkurt uguni. Bet viena lieta, kas palīdzēs man šajā ļoti labi, ir bērza miza. Un redzam, rekur te ir tāds riktīgi nomirs koks, un miza ir riktīgi slapja. Bet jums parādīšu, ka pat ar šitādu riktīgi mitru mizu var ļoti viegli uzsākt ugunskura.
Tā. Tātad sāksim taisīt ugunskura. Un viena lieta, ko es uzreiz silti iesaku, uztaisīt tādu platformu no kaut kā, kas uzliks to ugunskura nedaudz virs zemes. Man, piemēram, vienkārši tur zari samesti, kaut kādi bērza zari. Tātad viena svarīga lieta, kas vienmēr jāatcerās, ja ir slapjš laiks, tad vācam zarus ne no zemes, bet kaut kādus mirušus zarus no kokiem, piemēram, tad es savācu rekur šitādus maziņus zariņus. Viņi varbūt nav ideāli sausi, bet es viņus savācu zem eglēm no nomirušiem zariem. Un tādēļ, ka viņi ir vienkārši tādi sīciņi, tad viņi ļoti ātri izžūs. Un cerams, ka ļoti ātri aizdegsies. Tā, paņemsim tur mazu gaboliņu. Tad, protams, rekur ir mūsu bērza miza. Rekur lielāks gabals. Viņu var atdalīt, principā, nedaudz no tādas iekšējās kārtas, jo bērza miza deg ļoti labi, jo viņai ir eļļa speciāli tie ārējā kārtā, kas aizsargā bērzu pret mikrobiem, baktērijām, slimībām, viss kaut kas tāds. Tāpēc vislabāk ir tieši ārējā bērza miza. Tā. Kāds putniņš te kliedz. Še, kur es saliku tādu kaudzīti. Rektie sausie zari. Tā. Iesaku tos sausos zarus turēt uz kaut kā, uz somas vai kabatā ielikt, lai viņi nepieskaras, nepiesūcas no zemes ūdeni. Rekur. Slapjā bērza miza. Redzam? Pat ja viņa ir slapja, ļoti viegli aizdegās. Tad liekam viņu nost. Liekam pa virsu vēl. Atceramies vienmēr par gaisu, protams. Ugunim vajag skābekli vienmēr. Tāpēc neliekam pārāk biezus lietas virsū. Nu re? Mazie zari sāk aizdegties arī. Riktīgi dūmojos lapši, bet aizdedzies ir. Rekur tas ugunskurs jau ir tā normāli aizdedzies. Es te atradu vēl kādus nokritušus kokus. Palika iekšā. Un es domāju, ka ir laiks paēst. Man te ir čili un dārziņu kāds maisījums. Es pielēju nedaudz ūdeni. Man likās, ka vajag, bet varbūt arī es nedaudz pasteidzos. Jā, bet nu, izskatās diezgan labi. Liksim tūlīt sildīties. Tad redzēsim, kā sanāks. Reki, jau izstās gatavs.
cik smuks gabaliņš. Tāds. Stīt vācu sveķus. Varbūt pamēģināšu uztaisīt lāpu. Šeit, kur sveķus meklējot, mieši sagājiet, meklējiet kaut kādus skujkokus, eglis, priedes. Un reku, piemēram, šāds noārs ciets gabals. Ja jūs tur parakņājaties, viss tas ir sveķis. Tad šo gabalu var ņemt un kausēt un darīt visu kaut ko ar viņu. Tā, nu, savāc tādu, tā, man liekas, normāli kaudzīti. Liksim, lai tas viss tagad tā smuki izkūst. Ar sveķiem vajag ļoti uzmanīgi, jo viņi ļoti viegli aizdegās. Un tāpēc es mēģināšu, bet, ja godīgi, vairāk uz oglēm uzlikt. Es baidos tāliet prom, jo man ir vienmēr jāpieskat, ka tie sveķi, jā, kā jau es teicu, neaizdegās. Tā, nu. Šitā cerams tūlīt kusīs. Iesim ātri atrast kātu. Es pat nepaspēju aiziet prom, un te jau viss burbuļo un viss kūst. Tāpēc tiešām uzmanīgi ar šito vajag. Atradu šitādu mietu. Nogriezu viņam jau kur galus. Uzasināju beigās, lai varētu iesprāst pēc tam to lāpu. Un viena svarīga lieta, kas jāatcerās, kad meklēt mietu, ļoti silti iesaku atrast kaut jaunu koku, kas vēl nav pažuvis, jo tad viņš nedegs tik viegli vienkārši. Ganais, lai deg tas tā kā deglis augšā, bet lai pats kāds nedeg. Un, ja runā par to, kas degs, var izmantot kaut vecu zeķi, kaut kādu aldumu gabalu, bet arī var izmantot reglas čiekurs. Man tā baigi paveicās, es atradu kaut nokritušu egli. Vienu to čiekuru vajadzēs, protams, pažāvēt virs uguns. Rikšķi tāds kaut smukāku paņemšu. Šitāds čiekurs. Un tagad, principā, viss, kas mums jāizdara, mums jāpaņem šitais lāpas kāds, jāpārdala viņš uz 4 pusēm no vienas no augšas, lai mēs varētu to čiekuru tur pēc tam ielikt iekšā. Un tagad, kas ir jāizdara, es paņemu kaut kādus zariņus. Vienkārši iestumjam viņus iekšā, lai viņi tur to mietu vaļā. Tā. Ko vēl kaut kāds būs. Iebāzīsim te viņu. Nu. Lai tas kāds tā turas vaļā. Uz 4 pusēm. Un ko mēs teikt izdaram, ir tas, ka mēs paņemam to čiekuru. Reku ar nazi var paspiest vaļā. Neliekam to čiekuru iekšā starp tiem zobiņiem. Es nezinu, kā mums nosaukt. Tā. Nu, no sastāvdaļām gandrīz viss ir gatavs. Tagad iesim skatīties, kā tur sveķi stāv un liesim virsū. Rekur viss jau kūp. Viena lieta vēl, ko es izdarīju, es ielocīju nedaudz to burciņu, to skārdeni, un lai varētu šitā ielikt koku, bet tādēļ, ka viņš šaurāks, viņu pacelt un šitā kaut kā lieta iekšā. Ņemsim tūlīt šito. Šiko liesim virsā.
Tā. Un tas sveķis ir baigi lipīgs, tāpēc ar viņu tā ļoti uzmanīgi darbojaties. Kur jau viss sūnas sali pa virsū. Bet tas, kāpēc izmantoju čiekuru, ir, ka čiekurā ir tās zviņas, un tās zviņas tā forši to visu noķer. Bet tie sveķi labāk tur paliek. Tā, nu, jābūt labi. Šo noliksim mauņā. Skatīsimies, kas sanācis. Tātad otrais mēģinājums ar lāpu. Es uzliku čiekuru augstāk, es neiedzinu viņu tik dziļi. Un es arī izžāvēju viņu labāk. Un tad viņš ir atkal apliets ar sveķiem. Mēģināsim viņu piededzināt. Re, kur tā bunžiņa, kur sveķi bija. Redzam, kā tur viss kvēlo. Tad mēģināšu aizdedzināt šo lāpu. Būtu jābūt līdzīgam efektam. Tā. Šeit, kur pa drusnīgi kaut kas jau sākās. Tūlīt viņa aizdegsies labāk. Un tad redzam, štāda forša lāpa no vēja nebaidās. Un degs viņa arī salīdzinoši ilgi. Tāpēc cienājieties, izmantojiet. Un re, kur tā bunžiņa, kurā bija pavisam nedaudz sveķi, joprojām deg, un šitā vispār šitā degs baigi ilgi. Tā, nu, esmu visu novācis, atstāju vietu maksimāli, lai izstāst, ka nekas nav noticis. Savācu visus atkritumus, nekad neatstājot atkritumus mežā. Tagad došos atpakaļ. Es domāju, varbūt paņemt nedaudz citu maršrutu. Pāri purvam varbūt. Bet, nu, skatīsies, cik slapjš tur būs. Tā, nu, sanāca atrast arī kaut ko ēdamu. Šitais te mums ir briežu ķērpis, reindeer moss angliski, un aug šitādās kaudzītēs. Kā var redzēt, vispār nav rets. Aug man šķiet pa visu Latviju, bet aug diezgan lēni. Tāpēc, ja jūs ievāksiet, tad ievāc mazu gabaliņu, lai neiznīcinātu to visu koloniju. Šādi viņš izstās tuvumā, tāds diezgan mīksts, tāds foršs ķērpīts. Un viņu senāk ēda Skandināvijā, un arī es minu, ka Latvijā senajos laikos. Un viņu var ēst, bet viņš ir obligāti ļoti, ļoti riktīgi jāizvāra, lai tiktu vaļā no visādām vielām, kas tur pēc tam var jums kuņģi sagriezt otrādāk, ja neizvāra. Un arī es iesaku ļoti riktīgi viņu izmazgāt, jo viņš tāds gandrīz kā porains, pat nevar pateikt. Un tur saķers visādi putekliši, smilšu graudiņi, viss kaut kas tāds. Un interesants fakts, ka Skandināvijā sanāk cilvēki viņu ēd arī, kad, piemēram, nogalināja briedi, un tad atgriez viņam kuņģi vaļā, un tur bija puses sagramot šis ķērpis. Un tad viņi ēda to, un tā bija gandrīz vai kā delikatese. Šodien, diemžēl, es viņu negatavošu, bet kādā no nākamajām reizēm varētu pamēģināt. Tā, nu, pārgājiens, man liekas, ir izdevies. Brīžoris arī iziešu no meža ārā. Un gribēju pateikties jebkuram, kurš noskaties līdz beigām. Ceru, ka iemācījāties kaut ko jaunu. Un ceru, ka motivējis iziet ārā mežā. Tā.